Kā tu domā, kas varētu būt kopīgs šiem zīmoliem? Katrs no šiem zīmoliem savā darbībā ir radījis būtisku satricinājumu pārējiem, labi zināmajiem nozares spēlētājiem. Šo zīmolu vienojošā pazīme ir tehnoloģiskā progresa, sasniegumu un digitālo tehnoloģiju aktīva un radoša izmantošana. Konkurenti mainās, nemitīgi pilnveido un uzlabo savu piedāvājumu. Tehnoloģiskās iespējas paplašinās arvien straujāk un straujāk. Klientu gaume, pirkšanas paradumi un vērtības mainās. Tas nozīmē, ka arī mums, ja vēlamies saglabāt konkurētspēju, ir nepārtraukti jāmeklē veidus, kā pilnveidoties, kā mainīties. Un arī pārmaiņu ātrumam ir būtiska nozīme. Džeks Velšs, General Electric bijušais izpilddirektors, ir teicis: ja pasaule mainās ātrāk nekā mēs, tad tas ir mūsu beigu sākums. Mēs varam censties saglabāt to, kur mēs šobrīd atrodamies, un jūtamies daudz maz droši un puslīdz komfortabli. Tomēr iet līdzi laikam, pilnveidoties, mainīties, tas ir veids, kā būt pastāvīgi, konkurētspējīgam un būt drošiem ne tikai par savu šodienu, bet arī par nākotni. Covid-19. Daudziem uzņēmējiem tas bija izšķirīgs izdzīvošanas laiks. Un daudziem uzņēmējiem tas bija arī jaunu iespēju laiks pieņemt drosmīgus un iespējams pat radikālus lēmumus, mainīt gadiem vai pat gadu desmitiem ierasto darbības veidu. Piemēram, vai daži no Latvijas vadošajiem bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražotājiem pāris gadus pirms pandēmijas varēja iedomāties, ka viens no viņu ražotajiem pamatproduktiem tuvākajā nākotnē būs dezinfekcijas līdzeklis? Iespējams, ja tajā brīdī kāds viņiem šādu ideju piedāvātu, viņi uz šīs idejas autoru paskatītos, maigi sakot, kritiski un noraidoši. Un pat ja šī ideja tika saulaicīgi akceptēta un pēc tam arī gūti lieliski panākumi dezinfekcijas līdzekļu tirzniecības rādītājos, pandēmija ir beigusies un atkal jāmeklē jauni veidi, kā būt uz zaļa zara. Ja runā par zaļajiem zariem, nokautušam kokam nav zaļu zaru. Mainoties gadu laikiem viņš nemainās. Stabila vērtība? Jā, līdz brīdim, kamēr koks sapūst, nolūst, vai arī tiek nozāģēts un pārvēršas par kurināmo. Augošs koks cauri gadu laikiem ir dažāds. Un mainoties, pirms gadiem savulaik mazais bērziņš ir kļuvis par lielu un spēcīgu koku. Pozitīva domāšana nebūtu pozitīva domāšana bez pamatprincipa dzīve ir pārmaiņas. Un īstenībā pārmaiņās ir drošība, lai cik tas varbūt paradoksāli izklausītos. Ja mēs maināmies pasaulē līdzi un pieņemam, ka dzīve ir pārmaiņas, tad ir daudz vieglāk pieņemt tās pārmaiņas, kas notiek biznesā, mūsu personīgajā dzīvē vai pasaulē kopumā. Jau drīz tiekamies nākamajā video par nākamo MIV pozitīvās domāšanas pamatprincipu Zini savus talantus. Sasniedz vairāk!